komanda sauc Platona. Mēs esam no Jelgavas rajona, jauna komanda. Mērķis ir beidzot kaut ko šajā čempionā parādīt. Jau būs 3. čempionāts. Cerēsim, ka šodien izdosies. Kāds sīvākie pretinieki solās būtu? Sīvākie pretinieki laikam bija pagājušajā spēlē. Bet vēl būs priekšā Ozols, Dēvids Mūrs. Ekskursija jau vēl. Ev, davai, mašas neties. Ne, tu filmē, Džeks jau beidz. Jau filmē? Jā, nu, pie Olmī. Es domāju, ka vienkārši fočē. Kāda mērķa šogad pilsētas čempionātā? Nu, spēlēt, censties uzvarēt. Ir vairākas stipras komandas un arī pārējās nevar nenovērtēt. Tā kā, nu, cīņa būs spraiga, droši vien vairāk mēs spēlēsim. Komanda Ozols. Paldies, jo tieši tev mēs gaidījām. Rītī pils ar pieeju. Mēs šodien sūdīgi izskatījām. Kāds izredzes šogad? Kā vienmēr lielisks. Kāda mērķa? Augstākie, medaļas. Jā, medaļas. Kāds sastāvs? Sastāvs, man liekas, tie komplektēti spēlēja, bet, nu, ir jau tuvu ideāli. Kas būs panākuma atslēga šogad? Komandas spēles, domāju. Nebūs vairs pilta līderi kā pagājušajā. Mēs šādi nesīsim to smagumu. Viss. Jā, izpildu treneru Jā, norādījumu. izpildies. Gata Ozola norādījums galvenā trenera un pirksta dzīvoklis viņa mājās. Tā jau viss būs kārtībā. Mūsu komanda varbūt nebija uzreiz pamodusies uz otro spēli 11. Bet pēc tam jau cīņas pats radās. Pietrūka mazliet izpratni par aizsardzības spēli. Pārāk vaļīgi jāvām 13. Šogad mērķi kādi? Šodien atlikušo dienu jau pavadīja ģimenes lokā. Trenēties nākošo spēlē. Mintavs šodien bija zvērs. Viņš bija labāk. Mums droši vien ar to ieskriešanos tā grūtāk. Mēs lēnām ieskienamies, jo, protams, visi draugi, kas sabrauc, viņi brauc arī no citām pilsētām. Līdz ar to varbūt grēkojam to, ka vēl ierodamies. Bet, protams, ka nav viegli, kurš teica, ka arī būs viegli. Visi mums jau turnīrs priekšā, tā kā cīnīsimies. Paldies. Savu pirmā uzvaru mēs sagaidīsim. Paldies. Paldies. Komanda ķepas pēc īsta cīņas ar Kentucky Jacku. Kāpēc tā? Nu jā, negaidījām. Pretinieki labi nospēlēja. Netikām galā ar viņu līderiem, ko mēs zinājām pirms spēles. Nu, viņiem iekrita, mums neiekrita, tāpēc tā arī izvērtās. Otrkārt nebija vēl komandas biedri. Nezinām iemeslu dēļ nācās 5. spēlēt. Spēki arī tā, kā ASB-jām, tāpēc tā arī izgāja. Viņi tur mainījās, ātri spēlēja, krita, veicās viņiem vairāk nekā mums. Bet, nu, uz meistarību vai uz pieredzi mēs tā kā bijām bišķi plusos, tā arī mēs tur turējāmies. Kāda mērķa šogad? Nu, kā jau droši vien visām komandām, cīnīties no visa spēka, un kā sanāks, tā sanāks, bet, nu, gribam tikt finālā, nemelosim. Pats tiesā šobrīd šo čempionātu, kāda iespēja ir šogad? Nu, es jau tiesāju gadus ļoti daudz. Man, nu, ir stiprākas komandas, ir krietni. Ja kādreiz bija kaut kādas 2-3, kur tu jau zināji pirms čempionāta, tagad jau, nu, kaut kādas 5, nu, 4-5 ir, domāju, vienā līmenī, un arī tāpat kā savāksies, nesavāksies, tur tādas nianses arī izšķirs, kurš tiks finālā, nu, tiešām, cik, nu. Pārējās, nu, malači cīnās, vāc komandas jaunas, mēģina prieka pēc, sporta pēc, kāpēc ne, lai izdodās visiem. Paldies. Komanda Rocky, kāda šogad mērķi? Šogad mums mērķi, kā katru gadu, ir labi nostartēt un parādīt sevi no labākās puses. Un, principā, kā vienmēr cenšamies iekļūt top 8, kāds izdosies, to redzēsim. Bet, galvenais mērķis ir, principā, veselīgs dzīvesveids, kopā un pasportēt. Tas ir, principā, galvenais mērķis. Visam plānu droši vien ir mērķis pēcsezonas pasākumu organizēt kārtēju Rocky. Sīvākie konkurenti? Mums ikviena komanda ir sīvi konkurenti. Šajā grupā mums pirmā spēle jau bija tā kā ar principālajiem pretiniekiem pret Ilmāriem, kur, diemžēl, piekāpāmies.
no saspringtā galotnē, bet tagad skatīsimies, kā mēs varam no tās situācijas iziet, lai tomēr varētu mēģināt tikt uz top 8. Bet, jebkura komanda ir mums izaicinājums. Kas jūs? Mūsdienās basketbolā vāja komanda vienkārši nav. Kas spēlēs finālā šogad? Rocky viennozīmīgi nevar uzspēlēt. Kas varētu būt mūsu cienīgi pretinieki? Es domāju, ka ķeps mēs ņemsim pretinieki. Paldies, veiksmīgi. Edgars Krūmiņš ir BK Jelgavas spēlētājs. Kāds tavs prognozes par šī gada pilsētas čempionātu basketbolā? Šī turnīrā būs šis turnīrs būs interesants un ir ļoti daudz spēcīgas komandas, kurš varētu izcīnīt to titulu. Kā piemēram? Ekskursija, Armats, Ķepas, protams, kur pats esmu agrāk spēlējis. Tad Olaina bija laba komanda, cik atceros. Kas vēl bija? Kas tavuprāt spēlēs finālā šogad? Finālā? Finālā noteikti spēlēs Ķepas. Aizmirst pieminēt Eldokus un Volauto, ar spēcīgas komandas. Bet viennozīmīgi spēlēs finālā Ķepas pret Dokiem, spēlēs fināls būs tāds. Ķepas pret Dokiem.